Bet šodien tad ne par Icebox, bet gan par 3D un 3D vingrošanu, ja? Jā. Tu saproti, tu vari vienkārši apstāties mājās, ja, pie spoguļa, uzlikt tur to ekrānu lielo, ja, un tur vienkārši dejot tā, kā dejo Lady Gaga. Nu jā, nē, nu mēs esam pieraduši, es domāju, daudz ir pieraduši pie tādas konsolītes Nintendo Wii, tur ar tādu joystick, tur mahājies pa gaisu. A šeit vienkārši ar pirkstiņiem. Jā, viss darbojas. Xbox Kinect, tur viss grozies, ka tu izmēģināji. Jā, nu skatāmies, katrā ziņā interesanti. Katrā ziņā. Šoreiz es jums piedāvāšu meitenes iepazīties ar kādu interesantu nodarbi, kur jums vairs nav jādejo vienā pašā mājās spoguļu priekšā un muļķīgi jāizskatās, bet ir programma, kurā jūs varat apgūt vairāk kā 640 dažādas deju stilus 3D versijā. Nu, kā tas viss izskatās realitātē un cik tas labi un labu formu palīdzēs jums iegūt, par to arī nākamais stāsts. Bet Latvijā šis tagad ir tāds jaunums un varbūt nav tik iegājies, bet varbūt kuras tās valsts, kur jau ļoti populāri ir meitenes izmanto šos deju sonus? Nu, protams, ASV tas ir vispopulārākais, jo tur parādījās un tur arī visi dejo. Kā internetā jau notiek sacensība, kurš izpildīs to pašas grūtākās kustības, tur pastāst, kā tas notiek. Ir tā, ka YouTube'ā ir tās visdažādākie cilvēki no dažādām pasaules daļām. Un visi sacenšās, kur vislabāk izpildīs tos sarežģītākus dziesmas. Jo, nu, vieglas dziesmas tur vienkārši treniņām var izpildīt, bet tur tā Just Dance pats sarežģītāk, ka tur izliek ne tikai vienu video, bet daudzus video un var redzēt, ka cilvēki aug un strādā un viņiem sanāk labāk un labāk ar katru video. Kaut ko tādu kā fitness vai dejošana ekrāna un avatara priekšā, jā, tā ir pirmā reize kaut ko tādu izmēģināt. Sajūta diezgan pārsteidzoša, protams, mulsinoša, tīpaši tāpēc, ka daudz cilvēku apkārt un skatās, bet bija ļoti interesanti un ir apbrīnojami interesanti tas, ka tiešām tas attēls, kas ir kā ir tavs spoguļu attēls, viņš absolūti tev nolasa un sajūta visas kustības un patiesībā to arī sev var vērot, ko tu dari, kas tev izdodas vai neizdodas, un bija ļoti interesanti, jā. Tā programma palīdz apgūt tādas deju stilus kā disco, hip-hop, R&B, latino un showdance, izmantojot pazīstamos hītus no vadošiem ASV un Eiropas izpildītājiem, kā arī MTV oriģinālo koreogrāfiju. Katrai dziesmai ir 3 sarežģītības līmenī. Tad katru dziesmu te var izpildīt gan vieglajā, gan vidēji, gan sarežģītā līmenī. Un katrā līmenī klāt iet vēl kaut kādas 4 kustības. Tad kustības arī ir jaunas. Tad īstenībā tā ir gan dejošana, gan arī tāda fiziska nodarbošanās, ja? Nav varbūt jāvingro, tas ir varbūt tā garlaicīgi mazliet vai ne dažreiz, bet tu vari dejot un arī iegūt labu formu, vai ne? Nu jā, tur dejošana, tur arī ir režīms, ka tur ir radīts cik kalorijas. Tāpēc tas ir ļoti labs fitnesa veids arī. Dejošana nav tikai tā skaisti, bet tu arī tur piepūle zinām ir vajadzīgi. Redz, nu mēs noskaidrojam, ka dejošana tas nav tikai skaisti kustināt gurnus. Tas ir vēl pasvīst. Bet Džeki, neskumstiet, tam tur līdzi nāk arī sporta spēļu disks, tā kā būs arī jums ko darīt, jā? Būs ko darīt. Jā, ne tikai meitenēm. Jā.